Man bērnībā nekādu vispār darīšana ar mākslu nebija. Bet es arī tad, kad es iestājos akadēmijā, es sevi par mākslinieci nesaucu. Man tas bija kaut kāds tāds priekšstats, ka tas ir kaut kas tāds Sevi sāku par mākslinieci saukt tad, kad jau bija bijušas vairākas izstādes un īsti nebija kur sprukt, lai izvēlētos, kā sevi saukt kaut kā citādi, nevis par mākslinieci, tad bija baigi kaut kā gari jāizplūst. Un tad vienkārši tā, labi, esmu mākslinieci, lai iet. Es zināju, kas ir Purvīša balva, jā, un, protams, tas tāds liels notikums vispār Latvijas mākslas dzīvē, tas ārkārtīgi liela balva, kaut kas tāds vispār nebijis. Mākslinieka darbs tiek novērtēts, un tas ir tādā līmenī, un gan jau, ka arī medālis no kultūras ministrijas ir labi, bet tas, ka tev reāli iedod naudu, ar kuru tu vari darboties tālāk un savas idejas realizēt, kuras citādi varbūt būtu grūti vai neiespējami. Tas, man liekas, māksliniekiem liels gan tāds pagodinājums, tāda atzinība, ka novērtē darbu un arī tomēr tā reālajā dzīvē ļoti nāk pa labu. Darbs, dzīves prieks ir par to nemiera stāvokli un vēlmi kaut ko darīt un par vēlmi vispār dzīvot. Un man ar to manu radošo darbību tāds miera stāvoklis ir kaut kas tāds ļoti neproduktīvs. Tas saistās ar kaut kādu garlaicību un ka tu vienkārši sēdi mājās, tu esi ar visu apmierināts un neko negribi darīt. Un tieši tas nemiers un kaut kāda iekšējā sajūta, kas tev vai nu tracina vai kaut kādas lietas, kas ir dīvainas un neliek mieru, tieši tās ir tās, kas liek kaut ko darīt. Viens no tiem video, kas tajā instalācijā bija pilnīgi nejauši nofilmēts Venēcijā. Sēdēju un skatījos, ielidoja putniņš pa balkonu un fiks izlidoja ārā un uz virtuves grīdas flīzēm palika mētājoties tāda kustīga ķirzaka sasta, ko ķirzaka bija nometusi. Un tad viņi tur tīrinājās, un tad es nevarēju vairs izturēt, un tad es ņēmu un viņu nofilmēju, kamēr viņi tas refleks, kamēr beidzās. Un tad tas arī bija tāds materiāls, ko es izmantoju tajā darbā. Tur ir tāda neskaidrā robeža par to, vai tas ir joprojām kaut kas dzīvs, vai tas ir vienkārši refleks, un vai tas, ka cilvēkiem ir vēlme dzīvot, bet tas arī nav kaut kāds vienkārši refleks, ka mēs tādi bioroboti darbojamies, un tad dzīves laikā vienkārši iedodam kaut kādu sev jēgu. Diezgan smieklīgi, kādas cilvēkiem rodās tās interpretācijas, ka tur klausies un ok, interesanti, neko tādu vispār nebija domājusi. Jā, kā tās pasaules satiekās vai uz kuru pusi aiziet tie domu pavadieni, kad cilvēks ierauga to darbu, kas arī laikmetīgajā mākslā ir skatītājs, ir svarīgs tā skatītāja pieredze vai viņa interpretācija, kā viņš to sev skaidro. Mūsu kompānija, kas ir izvirzīta tai balvai, un es, īpaši Kriša Salmaņa darbi man patīk, un tā kā es viņam novēlu Purvīša balvu, viņam tomēr ģimene tagad ir, un 2 meitas, un sieva jāuztur. Viena no interesantākajām lietām manā darba procesā ir tas tieši tā apzināšanās, ka reku nekā nav, un reku nākamajā brīdī kaut kas ir. Ko es sev esmu uzstādījusi par tādu mērķi, arvien paplašināt savas brīvības robežas.